Čau, Natīk! Labrīt, skolē! Labrīt! Ko mēs te ar šo augu? Labāk varētu savu pasaules bioloģijas olimpiādas medaļu. Nu, labi, tūlīt. Pārādīju. Lai mēs! Jā, tas Varētu viņai pajautāt, kas viņai patīk mūsu skolā. Me gusta el nuestro escuela. Me gusta el ambiente y profesores. Labdien, skolotāji! Ko jūs domājat par draudzīgā aicinājuma dienu? 35. gadā Kārlis Ulmanis dibināja draudzīgu aicinājumu dienu, aicinot visiem dāvināt grāmatas skolai. 90. gados mūsu skola atjaunoja šo tradīciju, un tagad mēs jau 16 gadus suminām nesautīgs ziedotājs izglītībai. Paldies! Šī ir mūsu skolas prezidente. Vai tu varētu pastāstīt, kas jauns domē un ar ko jūs nodarbojaties? Tikko aizdījām Valentīna dienas pasākumu, kā ja svētījums mums ir tāds svarīgs pasākums. Ziemassvētku balle noteikti. Tā jau ir ilgus gadus veidota tradīcija, ka mūsu skola īpaši atzīmē savu dzimšanas dienu katru gadu, kas norisinās Markulīšos, kas ir pie Straupas pusē. Pie dabas mēs visi kā tādā nometnē dzīvojam teltīs, un kur no mūsu puses. Tā, un, protams, daudz dažādi citu pasākumu, un grūti neatcerēties to visu uz citienu. Čerreinda? Čau, Nadā! Ko jūs domājat par sporta zīmu mūsu skolā? Vai forši atmosfēra? Skolotājs arī tā, ne? jā, paši mūsu skolā paši sportiskākie čaļi, viettākās meitenes. Man patīk, ka tiešām liela atsaucība. Mēs nākam, mēs daram, mums neko nepārmet un ārā ir bīķa laukumu, saulītu meitenes, vispārējais. Laikam tā daudzveidīgi, un tas vienkārši ideāli. Mēs varam attīstīt visādos veidos sevi. Tik uz priekšu un nāc un dari. Tie ir mūzikas svētki. Tā ir